Kamēr pētam un apspriežam ēkas projektus, pie Dzirnavām piestāja motomeitenes, ar kurām kopā braucam uz Cīravas lidlauku. Šis ir 600, man ir 696, bet bez sarkanā, bet tas ir pārkārsots. Tas ir pārkārsots, jo man ir melnā bāka, sarkanais rāmis, un šitien ir 696 virsū. Jā, un es redzu 600, tas mazāks. Tu esi nomainījis izpūtējis. Nu, tās jau tādas bija, viņi nopirka, tāds tā maini trubām. Jā, šitāda arī braukā. Vai glabais? Nu, ir kāda vaina. Bet tagad jāmēģina bija enduro. Halo! Halo! Jā. Es zvanu. Mums tā kā teica, ka braukšot pie... Jā, mēs ar Enriko no rīta runājām. Mēs tā kā braucam pie jums uz Ziemupas centru kaut kur. Nē, tas ir Ziemas Jurnals stāvlaukuma. Labi, paldies jums, paldies. Jā, gaidīsim. Viņš darbojās, tas lidlauks, jā? Nu, izskan, domāju, ka lido viņu. Es domāju, ka viņš ir aktīvais. Lai mēs neesam kaut kur tagad uz skrejceļa, ne? Vai mums jau īstenībā godīgi pirmo reizi tā gadās, ka mēs ieraugam tādu kompāniju ar meitenēm? Patīkams pārsteigums. Jūs satikt īstenībā, nu nav jau tā, ka mēs neskatāmies raidījumus. Vienkārši tā pēkšņi. Paldies. Mēs pie tas bija labs. Jā, Enriko, mums viss notiek, mēs sazvanījāmies. To gribēju prasīt, tad viss kārtībā. Labi. Čau, čau, čau. Lidlaukā pilots Regnārs uzaicina ekskursijā uz angāriem, kuros atrodas lielo dzelzs putnu valstība. Uzmanīgi galvu. Opiņā! Reku ir tie skaistumi. Saglabāts, lai būtu ko lidot un kam lidot, lai būtu vispār kaut kas pastāvēt. Tas viss ir darba kārtībā. Jā. Arī šīs? Un pats arī lido? Es lidoju ar Cessnu lielāko daļu. Teiksim, mēnesis sanāk gadā man lidmašīna no rīta līdz vakaram. 2 nedēļas pavasarī un 2 nedēļas rudenī. Un ko tu dari to nedēļu laikā? Lapsu vakcīnu pieskatu aparātu. Lapsu vakcīnu? Lapsī pret rakumsērgu, jā, kaut kā esam. Interesanti. Bija kādreiz te arī pa visu Latviju, bet nu jau tikai ir robeža. Jau paliek vien mazāk un mazāk, jo, nu... Būs uzvarēta tā cīņa, vai tās lapsas paliek mazāk? Tad viņas jau nāk no Krievijas iekšā, kur nekaiz. Un līdz ar to arī ir jāuztur tā vieta, lai būtu vakcinācija. Pauli, pastāst, ko tu mācīji? Tā kā aviācijas inženieri. Jā, mēs līdzīgs. Ar zinējiem. Iepazīsties, šī ir viena no
savulaik populārākajām lidmašīnām An-2, jeb tautā saukts kukurūzniks. Kādreiz es arī domāju, ka viņš bišķi mazāks, patiesībā tā ir diezgan liela lidmašīna. Viņu arī divplāksnes, tādēļ, ka viņai ir 2 spārni, augšējais un apakšējais. Lidmašīnai nav 2 spārni, nu, tā kā parastajām. Katrs tas laidums ir spārnis. Viņai ir nevis 4, bet 2 spārni. Jauda bija 1000 zirgspēki, atceros vēl, diezgan sen pabeidz institūtu. H62. Un jā, savulaik tieši šo dzināju arī prakses ietvaros bija diezgan daudz tur jāskrūvē, šurp, turp, jāliek ārā. Klausies, kāpēc viņi sauc par kukurūznieku? Tādēļ, ka smidzināja kukurūzas laukus. Tā ir diezgan populāra lidmašīna. Vecās laikos tad jau ligoja, sēja, mākslīgos mēslojos. Tas ir tāds aviācijas tāds traktorīts. Ja. Arī šobrīd, man liekas, pārsvarā viņas tur lido izplatņulēcējiem, tāpēc, ka no viņām tās durvis aizmugurē, tur iekšā diezgan satilps cilvēki, inventārs. Un tā, bet ne, mūsdienās sanāk, viņam attiecīgi arī diezgan daudz degvielu ēd. 200 litri benzīnas un 50 litri eļļas stundā. Tas diezgan padārgi ir. Viņš ir darba kārtībā, viņu var iziet apkopu un var kustināt. Un lidot uz koncertu. Jā, šodien uz kuriem lidojam? Mums šodien ir plāns uz Ziemupi. Klausies, Ziemupi, mēs varam no līkumiņu caur Pāvilostu izmetam un tad laižam, jā? Tad pie tevis sēžamies kaut dārzā, ja? Dārzā, tur tajā kartupeļu laukā, domāju. Laižam tanī, okei. Bet tu varēsi nosēdināt? Es varēšu, klausies tā. Aiziet. Pagaid. Tev austiņas jāapņem, taču stornis jāizsauc. Pagaid. Jā. 1836 enduro ekspedīcija var sākties. Jā. Tā, kā piekšā? Nākamā pietura šitais te Ziemupē. Reku ir DOSAF planieri un šitie modernie, jā, privātie kaut kādi. Cik liela ir tā ir starpība starp viņiem, teiksim, savās lidojuma kvalitātēs? Katram planierim ir tā kvalitāte noteikti. Metāla tam planierim, kurus redzat, ir 28, kvalitāte tam vienvietīgam sporta 40, jā, un tas kvalitāte ir no 1 kilometra, cik tālu viņš var aizlidot. Pēc tā mēra aizlidamisko kvalitāti. Atkabina 1 kilometrā viņas blakus, un viens, piemēram, šis te aizlidos 28 kilometrus, jā, tad tas jau aizlidos 40, jā. Zem, tie mākoņi veidojās tik tāpēc, ka zeme kaut kur uzsilst, atraujās siltais gaiss un iet uz augšu. Un tu tajā siltajā gaisā griez spirāls un tu uzgriez līdz tai bāzē, līdz mākoņa apakšējai malai, un tad tu lido pie nākošā, un tā tu visu dienu vari nolidot, jā. Tās tā saucamās gaisa bedres, ka lido liela lidmašīna. Tas arī vienā vietā tas siltais gaiss iet augšā, tikko viņš ir uzgājis, viņš ir atdzisis un viņš blakus iet lejā. Ja tu strāpi tajā, tad ir tāds asāks. Tas lielākā problēma, ja tu lido pa maršrutu, piemēram, kā mēs te esam lidojuši līdz Rēndei, Brocēni un atpakaļ tādas maršrutus DOSAF laikā lidojām, jā. Un pat lielākā problēma ir, ka tev tur beidzās tas mākoņi kaut kur pa vidu un tev jāsēžas uz lauka, jā. Iesim meitenes aprunāties. Reģināri, mēs esam aprunājušies. Paldies, Reģināri, liels paldies! Bet tas ir pirmais gads? Vai jūs tā kā jau? Viss vienmēr ir bijis tā, ka mēs aizbraucam uz Ventspils pasākumu Kurlani un tad pa mājām. Un tad tas bija īsi bišķi, tas uzsākts, tas brauciens ir un tā garša sajusta. Un liekas tā, ka kur ir problēma, kāpēc mēs nevarētu vienkārši ņemt nedēļu off un braukt? Uz moči, tu kā visu jūti, visu redzi, tu esi tur tajā. Smaržģiņas, tu reāli esi tajā vietā īstenībā, tu neesi tajā izolētajā kastītē, vai ne? Izolētajā. Nu, tā kā, tu vienkārši esi tajā vietā, tu vienkārši esi kustībā arī. Tas pavisam savādāk. Jā. Bet es arī nepiekrītu, tā kā manā gadījumā man, ģimenē nav nekas ar močiem bijis saistīts arī bērnībā un tā, bet man liekas, tas, kā jebkuram, kas jums liek kāpt un braukt. Tas baigi pašā sajūta. Man liekas, kurš pamēģina sievieti īrēt vienalga tiem močiem, vai sajūt to garšu, vai nesajūt, es nezinu, kā var nesajust, es vēl neesmu tā baigi sastapus nevienu cilvēku. Jā. Un,
nu jā, ja mēs sākotnēji gribējām Kaļiņingradu un varbūt pat Mīnsku arī apceļot, tad šobrīd tie apstākļi nosaka Man liekas, ka nevis apceļot Mīnsku, bet braukt uz Mīnsku. Galvenais ir aizbraukt. Pēc tam tur tālāk. Jo tagad es jau jūtu, ka mums par šitām 3 dienām, man liekas, būtu baigi maz, mēs esam braukuši, prasās vēl. Nu, tagad braukt. Es esmu uz tā ceļa, un tas ir jūtas, skaties, viss savādāk, viss forši jūtas, iekšīties labi. Viss uzreiz patīk. Es nezinu, jā. Nu kā, ka tas mocis viņš iemet arī kaut kādās situācijās. Pagaidām viss, ko es klausos, viss ļoti līdzīgi kā mums. Jā, tas ir forši. Nē, bet redzi, te ir atkal, tas mērķis ir vairāk apceļot tieši Latvijas pierobežu un robežu. Un, kad tu beigās paskaties pa tiem kilometriem, ko tu prasi, ja? Nu, iedomājies, cik gara mums ir. 1, 8, 3, 6, ja? Tas taču ir tāds attālums, man liekas, var aizbraukt. Jūs teicāt, kur tur ir Mīnsku vēl, ja? Man liekas, tur kādas 3 vai 4 reizes var aizbraukt, turp apakaļ. Bet mēs nobraucām. Jā, ok, nu redz, tad jums tomēr tas tā kā ir svarīgi tomēr. Tas bija tāds piedūriens, vai var vai nē, nu pat prikal pēc vajadzēja. 1612. Bet man liekas, Līgai, piemēram, ir vairāk tāds izaicinājumu gars, un man ir tāds, labi, braucam, Kā es pa Latviju nulējāt? Nē, mēs aizbraucām uz Poliju. Varšavu, mēs aizbraucam uz Varšavu un atpakaļ, jā. Jā, birokrātisko daļu mēs tā kā... Mums te čeki vēl ir, mēs neesam piereģistrēti. Jā, jūs certifikāts nav? Nē, mēs viņam nepieteicāmies, bet mēs viņam nobraucām. Jā, bet tas jau svarīgi pašam ir. Bet vēl jau var, ko pateiks, pirms 3 gadiem nobrauc un miers. Liepāju. Jums ir Liepāja. Mēs uz Ziemupi. Mēs bijām Liepājā, tur viss ir kārtībā. Aiziet vakarā ir forša vietiņa, saucās Viktorijas kultūras nams, jā? Superīga vieta. Jā, mēs vakardien bijām iegājuši un iesakam tiešām forša vietiņu. Tā kā izpārīgi. Es biju ratu dreimanītis, greizu ratu taisītājs. Es biju ratu dreimanītis, greizu ratu taisītājs. 4 mazi ripentiņi, līka gara dīselīt. 4 mazi ripentiņi, līka gara dīselīt. Man tas ritenis man, tas rātenis man. Tas ritenis man, tas rātenis man, tā debesu dīselīt. Man, tas ritenis man, tas rātenis man, tas ritenis man, tas rātenis man, tā debesu dīselīt. Lai to dara, kas varēja, es nevaru to darīt. Lai to dara, kas varēja, es nevaru to darīt. Nevarēju tumšu. Labdien, Daiga! Tagad mēs braucam no Liepājas uz Pāvilos pusi. Mēs esam šodien bijuši Cīravā. Nu lūk, un tad Enriko teica, ka jums ir labi stāsti. Tad mēs varētu apvienot ar vakariņām. Jā. Forši. Jā, un mēs piemēram stāstam par noteikumiem, kas būtu labāk, mēs stāstam par to, ka jums nevajag braukt. Tas bija tas, ko es gribēju lūgt, varbūt, teiksim, līdz ar to, ka jūs šeit ciemojaties, un mums, principā, katru gadu nāks saskarties ar to, kad ir šie, kas brauc. Kā jau jūs manījāt, mūsu suns ir ļoti tiks uz šādiem braucējiem, viņi man ziņo, ka tādi tuvojās. Un arī pārējie kaimiņi tūlīt zvana, tikko kaut kur pamanā, mēs viens otram pa ķēdību to informāciju padodam tālāk, un tad jau kurš var pēc skrienas kāpām sagaidīt. Un tad tās dusmas par to ir ritīgi liels. Bet piegatavojas es vienalga, es esmu, kā jūs zināt, tādā furgonā parasti ir frī kartupeļi, un kad izlietojas eļļa, viņi kaut kur ir jāliek. Man pa kāpām ir saliktas spainīši ar eļļu, tā kā es viņus varu sagaidīt. Jā, pareizi. Īstenībā brauciens ir beidzies, ja tev aplē ar eļļu. Aizsargāt, bet tādā mērā, ka nenodarīt tomēr kādam tik jau ļoti pāri. Tas atkal ir tā ir otra problēma, ko mēs arī neatbalstam. Šis stabiņš ir īpašs ar to, ka šis ir pirmais stabiņš, kurām iedzīvotāji saziedoja naudu. Vītola Burvis, tie, kas ir stabiņa autori, Velga Vītola ir no Ziemupes. Ziemupniece. Principā tā arī bija visiem, kam mēs zvanījām. Visi bija gatavi ar lielāku, ar mazāku naudiņu atbalstīt. Un pēc tam, kad viss šis stabiņš jau bija, jau arī tā ziņa aizgājis,
zinu, ka mēs vēl pēc tam saņēmām pārmetumus, kāpēc mēs neesam tam pazvanījuši un kāpēc tas neko nav zinājis, ka visi gribēja ielikt. Tāpēc mums ir ļoti liels prieks, ka mēs varam būt kā tāds punkts, kur nākt kopā un kur notikt kopā. Nu tā, un tad mums ir sarunāts pļāva vakarā pie Vitas, kur palikt Indrānos. Roku rokā, plecu pie pleca, smaidu sejā un mirdzošā acī. Tu īpašo dzimtenēs, sajūtu sirdī un bezgalīgu mīlestību. Dvēselē 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. 1836 ir kilometri kopā un mēs vairs neesam sveši. Nebija sveiki. Tā, Vita, es izstāstīšu to mūsu plānu. Mēs tagad iekārtosim tūguns, kur iedzināsim puišus, tad mums te ir jāparunājās savā starpā. Mums nav ģitāra, kaimiņam nav kā ģitāra. Nu nav. Mums vajag, lai Jānis mums uzspēlē kaut ko priekš raidījumu. Labi. Saulrietis un peldi šitām paknēm. Jā, taisni, jā, drīz jau būs. 10. Jā. Paldies, jā. Taisam ugunskura. Dzied mana dvēsele dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebīrusi. Skumst mana dvēsele skumst, kā zvējas tīkli jūras krastā. Skumst mana dvēsele skumst, tā skumst, kur zemē. Dzied mana dvēsele dzied, caur tūkstoš balsīm klusi. Dievs mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebīrusi. Deg mana dvēsele deg, kā piena krūze māla ceplī. Deg mana dvēsele deg, tā deg Latgalē. Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma, mīl mana dziesma, Latvija. Eriks Ešenvalds.